Nu, saka, labrīt. Labrīt, klausītāji. Te? Lilī. Pulkstens ir 9:37 minūtes. Pie radios kontora atnākusi ciemos Lilī un atnesusi jaunu dziesmu. Es esmu atnākusi ciemos. Labrīt visiem. Par dziesmu. Jaunā dziesma stāstot par to, kā iemācīties pieņemt situācijas, kuras nav mūsu spēkos mainīt. Ko tu izdarīji tādu, ka tev baigi būtu kaut kas jāmaina tagad? Es katru dienu izdaru kaut ko tādu, ko varbūt varētu mainīt, varbūt nevajadzētu darīt, vai varbūt arī tieši otrādi vajadzētu vairāk darīt. Un tas ir tāds vēstījums cilvēkiem relaksēties, būt priecīgiem un baudīt dzīvi un neuztvert neko personīgi. Tu neizdarīsi tikai tās lietas, kuras nemēģināji darīt, vai ne? Arī. Par jauno dziesmu. Es saprotu, tu gatavojies albumam. Es gatavojos albumam lēnām, bet pamatīgi. Lēnām, bet pamatīgi šī būs otrā dziesma. Cik vēl plānots albumā? Cik albumā vajadzētu? Kāds 12? Nu, mazajā 6, lielajā 12. Jā, es domāju. Var mazo arī izdot, kad populāri izdot mazo. Jā, ātrāk gribēsies, tad varbūt 6, bet centīsimies varbūt kāds 10, svarīgi. Tu esi uzsākusi dažādas sadarbības ar māksliniekiem, kas tev, saprot, palīdz uzrakstīt. Kas tie ir pa māksliniekiem? Jā, šobrīd man ir izveidojusies ļoti lieliska sadarbība ar Jānu Šmēdiņu. Viņš arī fakts, repers, un jaunā aktrise Katrīna Kreile. Un man plānos ir arī kādas sadarbības varbūt ar citiem māksliniekiem, bet vairāk kā dueta sadarbības. Tie dueti jau mums skan ēterā vēl joprojām. Ar Lauri, ar Arturu. Jā, varbūt kāds duets ar Lauri vai ar Arturu. Vēl padomā. Labi, un par šo dziesmu runāju, ko tu gribētu pateikt? Kāpēc tev viņa ir tā dziesma? Kāpēc, no kurienes? No manas sirds noteikti, no tā, ka ir ko pateikt, ir pieredze, ir vēlēšanās cilvēks uzrunāt un viņiem kaut kāds ar savu balsi nodot pozitīvas emocijas, lai cilvēkiem ir prieks, vienkārši viņi ieslēdz mūziku, paslēdz skaļāk un brauc mašīnā un dejo vai vienalga. Jebkādas pozitīvas emocijas, tas jau ir mana uzvara ar šo dziesmu. Tā, un tu raksti, ka tu esat bijis Laura Reinika bekvokālista sākumā. Jā, īstenībā tā bija. Es biju bekvokālista. Man pat nebija 18 laikam. Man bija kaut kādi 17, varbūt tikko palikuši 18, jo fabrikā es iegāju, kad man tikko palika 18. Varbūt tas bija tas tāds starposmiņš, un tas bija ļoti, ļoti, ļoti sen. Un tā dziesma tev šodien vienalga, tā ir no kura brīža? Šodien vienalga tika ierakstīta 2003. gadā. Man liekas, varbūt kādu nedēļu pirms es iegāju fabrikā. Jā. Tā ir tā pirmā dziesma, kurā mans solo parādījās, mans solo balss. Pirms tam Planet for Two albumā Laura Reinika jau ļoti daudz bija backvokāls iedziedāts, bet tāds īsts solo bija tajā dziesmā. Un pirms tam bija arī Rimmel Roses meitiņu grupa, kurā bija es, Amber dziedātājā, Eja Vītoliņa un Lady Bird. Jā, tā kā bija arī tāds projekts, kurš tomēr ļoti tālu neaizbīdījās. Nes kāpēc, bet bija jauki cilvēki. Regnārs Vaivars bija piesaistīts arī kā aktieriskais skolotājs un tā. Laiks nāk un iet, dziesma neuztver to personīgi, un šajā dziesmā tev bekvokālu dzied? Mana māsa dzied man bekvokālu, jā, Luīza. Cik viņa jaunāk ir par tevi? 12 gadus. 12 gadus starpība jums ir, jā? Man viss skaidrs īstenībā. Jādzird vēl tikai dziesmu. Paldies, ka varēji atnākt šorīt. Paldies, milzīgs par uzaicinājumu. Vienmēr esmu priecīgi būt šeit. Tiksimies kaut kad Viļņos, vai ne? Tiksimies. Lilī, un neuztver to personīgi.